Tēzemiešiem ir tā pasaules skaistule. Nu, kaut kāda misena bijusi. Nu, Bombardē. Un viņa kaut kāda tāda solārijā dzīvo viņai. Solārija. Pierakstīta solārija. Ādaļu centrā milzīgs plakāts. Tā Tēzemie. Un viņa, nu, ķūnās tur. Viņa zina, kur dzīvo. Solāriju nami. Solāriju nami. Dzīves vieta solārijas. Tas vēl nav viss Tukši stāv. Smuka uztaisīt. Nu tā, lai visiem patīk. Tu man par to frizūru runā? Nē, nu viss. Un uz pleca taureni. Ko tas nozīmē? Tas ir petuvē ieglumu, ja politikā. Balso par mani. Viņš būs šefšakailāģi. Te viss būs frizūri. Tikai varētu būt doma, tā ir Bāja Rozentāla, ja kaut kāda. Jā, tā ieglumu nav kaut kāda ļoti gudra sieviete. Es domāju par to, ka šis ir tas, nu, vesti viņi nobildēti tikko no Gulcīs kāpus. Te viņi nobildēti iebutonēta pirms iemet Daugalā. Gudrs Bērziņš, tu bijušais veselības biedrs, domā, nu, zini, ko Rozentāla ir. Bet tas ir tie mati, man liekas, Viņa parasti runā tad, kad ir dizentērijas epidēmija vai kaut kāda... Parasti ir spriedzēšanos. Nē, nu viņa ir infektoloģi. Viņa ļoti pareizi izdarīja. Kāpēc viņiem uz viņu tagad tērēt naudu, lai viņu tā kā uzkruķītu, ja? Lai, teiksim, nu kā vienkāršos vārdos runājot. Viņa katru pusgadu ir garantēts, ka viņa būs panorāmā. Gan gripa un gan dizentērija. Man atkal ir tāda doma, nu redz, esam redzējuši, ko katrs deputāts dara, ja kādā veidā liek par sevi manīt un arī partijas. Bet, piemēram, nu ko viņi dara, ar ko piedraud, ja viņus neievēl? Nu, teiksim, Šlesers tagad ir pacelts 7 metrus augšā, un viņš piedraud visiem, ja neievēlēsiet, es nolekšu. Šitas ir vecs gājiens, es domāju, ka viņš tik stulps nav. Man bērndārzā bija tāda Ingabi man bērndārzā. Viņa regulāri gāja uz mājām. Regulāri. Viņa tā draudēja. Vārtiņam, es eju mājās. Nu, par to es arī. Es teicu, es eju mājā. Un neviens neņem galvā viņu, tā viņi tur varēja pusdienu nostāvēt un draudēt. Nu, ja mums, teiksim, neievēl Tēvzemiešus, ja, Birku Zīli un visus pārējos, tie saka, mēs sāksim runāt krieviski. Mierīgi. Sāk lamāties drausmīgi. Bet, teiksim, tādu akcentu riebīgu. Jā. Latviešu tādu. Evalds Liepiņš kā uzdevumu ir piešķīris tādu ūdenstilpņu un peldvietu pieejamību Rīgā. Malacis, tātad varēs peldēties trūklakās. Varēs staigāt pa Rīgu pa kanālu, tā kā pa ietvi. Vienkārši galā. Jā, sveiks. Arī, starp citu, tas ir biznes, jo malā tādas mazas būdiņas, kur dāru peldbiksas, lai var iet. Es nesaprotu, kāpēc neviena partija nav piedāvājusi, piemēram, Rīgu pārtaisīt par mazo Venēciju. Tavs vecis ar džipu velk pa šoseju un tu ar wakeboardu viņam līdzi. Tev wakeboards patīk, vai ne? Tev jau var patīk ūdens sports, ja mēs turpinām par to mielām runāt, ka viņas varētu uzplūdināt. Brauc uzplūdina. Kas kā pirmie stāvi noplūdis, tas štrodas dzīvokļi tagad daudz ir. Tur var nirējus palēt, cik interesanti dzīvo. Ja viņi speciāli iedomājas gremdē kuģus, lai varētu tur ielīst. Tā filma Ūdens pasaule bija par mūsu nākotni. Pa Unibankas arhīviem papildus. Kādiem tas pastāsts? Nu, kanāls, jā, plūst ar Daugavā, saprot? Tieši Unibankas. Ej, McDonaldā var iepeldēt. Bet nevajag baigi daudz ūdeni, tā, lai, teiksim, kam nav nekāds transports, var paiet. Nu, kas grib nirt, var arī paniet. Jā, viskomfortablāk basēnā jūtos tā, kad ūdens līdz kaklam ir. Klausies, cik es ir, tā ir vislabākā notievēšana stēle, ja tu kustēs ūdenī. Jā, ūdens pretestība. Nekas tur nav. Tā Šlesers, ja, viņam pašam visa šitā te vēlēšanu kampaņa, nu tā kā beigsies, lokās no jau līdz kaklam. Domāju, ka līdz kaklam. Jau līdz kaklam. Zākas visādas jāklausās. Svētdienas vakarā tiks paziņot rezultāti. Tad tikai svētdienas vakarā būs tāpēc, ka sarežģīta tā sistēma, svētdienas vakarā, un tā viņš pirmdienas rītā pateiks, Inešu, kā man tās viss zākāja malā! Iemaucam!
Gaišam uz Berlīnas šopingā. Ko tu man izrāvi domu? Ja? Es par to Berlīnu pirms kādu brīžu padomāju. Redzi? Nu, kad viņš sevi reklamē, tur nedzer, nepīpē, patīk iepirkties Vācijā. Un noraujās. Mūsu kolēģis, radiostacijas kolēģis stāstīja, ka viņa tētis Taurenes pagastā. Tur esot 2 saraksti. Viens tas, kas visu laiku ir, tāds, kas tur ir visu laiku. A otrs esot tā, ka to sarakstu, kas tajā sarakstā iekšā, bez smiekliem nevar nosaukt. Tie ciema pļēstuki tādi. Tie tagad lemšot. Pašiem var drusku neārtu, ka tādu, bišķi tādu, cilvēki vietējie jau Viņi tādi izvirzīti. Ka viņi tā paši tā kā piekrituši, tur tev bišķi jāsavāc arī kaut Drusku nērti arī Jā, ir. bet tur jau arī ir tas, ka visi par visiem arī visu zina. Nu jā. Un tagad viņš tāds izbīdās. Es zinu, kā manā savā dzimtajā ciematā, tur baigi ir, tur kā piemēram, un iedomājies, šitas te pļāstuks, viņš taču kolhoza laikā, kad es biju brigadieri, viņš taču to skābarību zaga un oļu sita un tagad Oļu? viņš Rajecku? Oļu sita. Viņš brauc uz Rīgu. Uz koncertiem. Jā, tāda jau ir piekāva, jā? Protams, Tas tādas palaids garām. Tev jau tur vēl ir jādzīvo. Pa garažām dzerstījā. Kāds ir dzerta kāds? Sēri, putu esi. Rutuli, viņi paņēma Rutuli nošāva 2 zaķus. Rutulis ir Medību kas? sezonā. Viņš, ja vajag dzied šlāgeri, šašliks un kečups, visi draugos jāņos, līgo. Un tā viņš grūviņu ar spēlē. Tipa, lai paķertu līdzi arī neatkarīgos. Es domāju, tu pati teici, tā, kad Tautas partija ņēma pie sevis Rutuli, ja? Viņi nošāva 2 zaķus un tā paņēma Rutuli. Normālas medības. Nē, tā jau tiem tautīniekiem baška strādā. Baļķi strādā. Baška un Baškevits. Viņiem tā doma viņiem nav slikta, bet Kāds viņš man iedomā zīmuli? Melno. atkal aiziet aplikācijas papīrs. Banāli, jā. 39. gads. Tu šitam ar kaut ko davai. Tā kā bērns. Tā kā bērns. Kā pats kandidēs un ka tevi ķengās. Priecāšos. Nav nemaz tā. Es vienreiz biju laukos, aizbraukos, aizgāju uz toleti. Aizēju uz toleti, laukos uz lauku. Aleksandrs Čaks. Izrādās, ir arī Čaks. Jūs nav patīkami, kā viņš ķengās. Es tev vēl kaut ko Es parādīšu. redzēju savu to attēlu. Nē, tur bija ar žurnālu jāsākās. Apskaties, Un viņš tieši ir saviem Tas ir īstajā vietā, viņš ir dabūjis savu stiņāku un tā. Teātrāli skaties. Tautas partija, ja? Tā kā skaidri zina, ka Kalniņš visus apzīmēs. Gunter Bērziņa paši kā karikatūru iezīmē. Jau paši uztaisīs Uzreiz. un tās lietas. Jā. Šitas vispār čornaja māsta. Operas spoks. Es gribēju izstāstīt Baiba. cilvēkam ir sāpīgi, ka viņu izķengā un tā. Tas, ka viņu publicē, tas vēl nenozīmē, ka tā var smieties par viņu. kāpēc Es kā te nav? stāstīju, kā es stāstīju, ka laukos tolotē bija aizgājusi pie svešiem cilvēkiem, un tur ar žurnālu dabiski tas viss jānobeidz. Un kā es paņēmu to žurnālu rokā, bija pienākusi mana kāpta. Man pašai ar sevi vajadzēja. Pati notīrījā sevi. Nu, un izdarīja secinājumus. Kāds feelings? Nevedīja. Tāpēc bies papīrs. Nu, man viss skaidrs. Tā nav labi. Es tagad domāju, apstāsimies ar to apzīmēšanu. Jā. Pa Helmī vēl kaut ko vajag. Vienu saktu uz sejas uzzīmē. Helmī sudarbājies. Tas ir šitiem. Eju, es sapratu. Ar šķēpu. Japāņiem ir tāds, viņam mietiem daudzās, viņam tāda maska. Sumo, nē, bet jā. Kā tur. Baiba noskatās.
Šitai Takeši komanda. Botē mēs ejam. Viņi dodas liks pāri ūdeņas šķēršļiem droši vien. Viņi jau ir zem ūdeņa. Es nepiezīmēju pie... Helnijas tauta gatava likt pāri ūdeņas. Zīvis pēl, protams. Kanāla vaņučkas mazās. Viņi jau dzīvo Rīgā kā Venecijā. Viņi ir venecijānieki, jā?